Labdien, jaunieši! Labdien, Lūzes draudze! Un es ceru, ka jums ir bībeles līdzi, jo mēs pētīsim bībeli, mēs skatīsimies, kas ir Dieva vārdā rakstīts, nevis ko es jums stāstīšu no šejienes. Un vai jūs zināt, kāda tēma ir šodien? Otrais L. Un kāds tas ir? Lūgšana. Un es tā aizdomājos. Un man liekas, ka Dievs mums kaut ko vēlas ļoti pateikt. Es domāju par vakardien. Vakar bija pirmais L, bet vakar bija nedaudz savādāks pirmais L. Vakardien bija tikai 10 dienu lūgšanu nobeigums, kas bija par lūgšanu. Mēs daudz lūdzām vakar. Pa 2, pa 3. Mēs pētījām arī rakstos pa lūgšanu. Tad ir šīs dienas rīts, sabbatskola. Kāda tēma? Par lūgšanu. Mēs runājamies par lūgšanu, izrunāts jau pār un ap, kā vajag, kā nevajag jau. Un tad bērnu stāstīns par ko? Par lūgšanu. Un tad es esmu šeit runāt par ko? Par lūgšanu. Es domāju, ka Dievs kaut ko ļoti vēlas pateikt, un es ticu, ka tas, ko viņš teiks, ka tas izmainīs mūsu sirds. Un mēs zinām, ka lūgšana tā ir neatņemama sastāvdaļa. Mēs nevaram būt patiesi Jēzus sekotāji, ja mums nav šī saruna ar Dievu. Tāpatās arī, ja mums nav lasīšana, ja mums nav bībeles studēšana, ja mums nav liecināšana. Lūgšana tad, kā mēs jau dzirdējām, Elēnas vairs, tad tā ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Un tas ir kaut kas īpašs. Attiecības ar Dievu. Bet tad, kad es nācu draudzē, es nācu apmēram nedaudz vairāk kā pirms 2 gadiem, es nemācēju lūgt. Es klausījos, kā citi lūdzu. Un tad, kad man bija jālūdz, pateicu, varbūt 3 vārdus, 4, 5, bet es ļoti klausījos, kā citi lūdzu. Un es klausos, kā citi lūdzu, un man liekas, wow, tik labi viņi lūdzu. Kā viņi tā nāk? Vienkārši interesanti. Un tad es dzirdu, ka kāds varbūt dziļāk ieiet, ja visā vairāk lūdz. Kāds varbūt tā arī tā lūdz labi, jā, bet varbūt tad uz dziļumos neiet. Un tad man citreiz gribās, lai labāk viņš lūdz, viņš dziļumos ieiet, un viņam tāds patīstas dziļas lūgšanas. Un varbūt arī mums ir citreiz domas, ka varbūt mums ir šis cilvēks favorīts, kā viņš māk lūgt, es arī tā gribētu lūgt. Bet jūs zināt, es ticu, ka ir viens cilvēks, kurš bija šīs zemes, un ja viņš būtu šeit šodien, tad mēs visi gribētu dzirdēt, kā viņš lūdz. Un viņa vārds ir Jēzus. Mēs varam lasīt Jāņa 17. nodaļā augstā priestera lūgšanu, kur kā Jēzus lūdz. Bet es domāju, ja mēs dzirdētu, kā viņš lūdz, mums visiem būtu auss vaļā, acis vaļā, mut vaļā. Un mēs būtu pilnībā pārpildīti. Un kādi principi ir vajadzīgi lūgšanai? Atvēršam lūdzu Lūkas 11. nodaļu. Par lūgšanu jau tik daudz ir runāts, un liekas, ko nu vēl kaut ko jaunu pateikt par lūgšanu. Mēs visi zinām, ka kaut kas tāds ir jādara, bet paskatīsimies, ko Jēzus mums saka par lūgšanu. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa. Un 1. pants. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu, un kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad mēs varam iedomāties, ka tur ir Jēzus, un tur arī viņa mācekļi, un viņi dzird, kā Jēzus lūdz. Viņi zina, kā viņš iet dziļumos. Viņi dzird, kā viņš atver pilnībā savu sirdi, un viņi tad pieiet klāt, kungs, māci mums lūgt. Jo Elēna vajag saka, tā ir kā zinātne vesela. Mums ir jāmācās, kā lūgt, kā pareizi. Un mācekļiem bija šis pats jautājums, kungs, māci mums lūgt. Itin tāpat kā Jānis ir mācījis lūgt. Un tad izskan šis jautājums no mācekļiem, māci mums lūgt. Un ko Jēzus atbild? 2. pantā. Tad viņš tiem sacīja, kad lūdza Dievu, tad saka, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienascho maizi dod mums katru dienu un piedod mums mūsu grēkus,
Jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Tad viņš pasaka šo paraugu lūkšanu, kas ir daudz reizes jau dzirdēta. Un, kad es ienācu pirmoreiz draudzē, es jau zināju šo, un man ļoti uzrunāja piedot katram, kas mums ir parādā, jo arī mēs piedodam. Un tas sanāk, ka piedod mums, jo arī mēs piedodam. Un es par to vispār nebiju aizdomājies. Sanāk, man vispirms jāpiedod kādam citam, lai sagaidītu, ka Dievs man piedos. Jo Dievs grib, un mēs esam arī piedodoši pret citiem. Un tad šī tā parauga lūkšana par tādām lielām lietām, ko Dievs mums atgādina. Lai svētīs savus vārdus, piedot ar mums grēkus, dod mums dienas šo maizi. Un ko Jēzus atbild tālāk? Un pēc tam viņš sāk stāstīt līdzību 5. pantā. Un viņš sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiks, mīļais, aizdod man 3 maizes. Jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacīt, neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgts, un mani bērni ir jau pie manas gultā. Es nevaru celties un tev dot. Tad, tajā laikā, kad Jēzus dzīvo, tad bija ļoti liels apkaunojums, ja pie tevis atnāk, un tev nav ko viņam dot. Un tad šeit ir šī situācija, kad nakts vidū ir atnācis ciemiņš pie kāda cilvēka, un viņš paskatās, viņam nav maizes, ko dot. Un ko viņš saka? Jēzus arī saka, ka viņš iet pie kaimiņa. Tāpēc, ka tas ir apkaunojums, tad vienkārši nav pieņems, ka es neko nelaiku galvā. Un viņš iet pie kaimiņa un lūdz. Un tad šeit ir šī situācija. Viņš lūdz, mīļais, aizdod man 3 maizes, man ir vajadzīgs 3 maizes. Jo mans draugs no ceļa ir iegriezies. Un es gribu būt laipns, pieklājīgs, es gribu uzcienāt viņu. Es negribu būt nepieklājīgs. Bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un viņš no iekšpuses atbild, neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgts, un mani bērni jau pie manas gultā. Es nevaru celties un to dot. Tad no iekšpuses saka, nē, varbūt rīt, es jau guļu, bērni jau guļ. Labi, man iespējams ir tās maizes, bet tagad nē, rīt, gaidam rītdienu. Un ko mums Jēzus saka 8. pantā? Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam cik vajag. Tad mācīgs pajautāja konkrēti jautājumu. Kungs, māci mums lūgt. Kā mums lūgt? Māci mums lūgt. Tad viņš pastāsta šo vispārējo, šo paraugu lūkšanu. Un tad viņš reiz saka līdzību. Un Jēzus saka, ja tas draugs viņam neiedos tās 3 maizes, tad viņa neatlaidības dēļ viņam dos tik, cik tam vajag. Mēs varam iedomāties, tad viņš aiziet, viņš klauj, un viņam 5 minūtes saka, tu nē, bērni jau guļ, visi jau guļ, es negribu tev dot. Viņš klauj 10 minūtes, un viņš joprojām saka, nē, es tev nedošu. Viņš klauj 15 minūtes, 20, cik vajag. Un viņa neatlaidības dēļ viņam dos tik, cik vajag. Ja vajadzīs pusstundu, tad pēc pusstundas, ja pēc stundas, tad pēc stundas. Ja var visu nakti viņš klauvēsies, tad viņam beigās iedos tik, cik viņam vajag. Ja viņš jautās 3 maizes, viņam iedos 3 maizes. Ja viņš jautās 10 maizes, viņam iedos 10 maizes. Ja viņš jautās 1000 maizes, un ja viņam būs 1000 maizes, viņš dos 1000 maizes. Un ja viņš jautās maizes ceptu, viņam būs maizes ceptu, viņš arī dabūs to. Tad Jēzus mums saka, ka viņa neatlaidības dēļ viņš dabūs tik, cik vajag. Mācekļiem bija vienkārši jautājums, māc mums lūgt. Vienkārši iemāc mums lūgt. Un Jēzus viņam pastāsta šo neatlaidības dēļ tik, cik vajag. Un 9. pantā. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Ļoti dzirdēts. Ļoti daudz mēs arī jau sakam šo, bet kā šeit Lūkas šo ir rakstījis? Tad izskan šī līdzība, neatlaidīgi meklējiet, klaudziniet, un tad jums būs. Tik, cik vajag, tad jūs dabūsiet. Un, jā, jo 10. pantā, jo ir katrs, kas lūdz dabu, kas meklē atrod, kas klauvē tam aptvērts. Dzirdēt pantu. Un par lūkšanu neatlaidību. Tad Jēzus šeit saka, mācīja pajautāja, māc mums lūgt, un Jēzus šeit saka, neatlaidību. Turies pie tā, kas ir. Un, kad es
kad es nācu pie Dieva, es esmu horeogrāfs un dejotājs, un es sapratu, ka ilgi man karjera vairs nebūs. Tāpēc, ka sabats, un tāpēc, ka tur visās mūzikas ir dejā iekšā, kas varbūt īsti nav labas. Un es saprotu, ka man īstenībā būs jāmaina darbs. Un tā vairāk kā pēc gada apmēram bija rudens, un tad bija rudens, tad bija novembris, decembris, un man īsti nebija darbs. Un es Dievam lūdzu, Dievs, dod man kādu darbu, dod man, kur es varu sevi pilnveidot, kur tu man vēlēsi redzēt, kungs. Tāpēc, ka es saprotu, ka dejošana tur nebūs tā īsti vairāk daudz. Un tur es lūdzu gan septembri, lūdzu gan oktobri, gan novembri, gan decembri. Es lūdzu par to, bet kaut kā nekas negāja. Mēs jau lēnām sāku arī braukt mīnusos tīri finansiālā ziņā. Un tad pienāca mežlīdumi, kad mēs braucām ar dažiem jauniešiem uz mežlīdumiem jaunajiem gadām, uz viesmāju. Un tur es paņēmu apsolījumu. Es paņēmu apsolījumu Jeremijas 24:7, kur Dievs saka, es jums došu gribu. Un es paņēmu šo apsolījumu, kungs, tu esi teicis, ka tu man dosi gribu, un es tev teicu lūdzu, pieprasu, dod man gribu strādāt. Tāpēc, ka man šajā periodā, man bija bišķiņ jau pazudus jau gribi jau strādāt. Man nebija kāda laika jau darbs, un es domāju, tā kā vajadzētu strādāt, bet nebija vairs tāds, ka, jāstrādā. Un es īsti nezināju ar ko. Un tad es paņēmu apsolījumu, es teicu, kungs, dod man gribu strādāt, jo es tā gribu. Un es ticu, ka tu man ar to gribi. Un es cīnījos ar Dievu. Es cīnījos gan ārā, es cīnījos gan iekšā. Un tā bija piekdiena, es aizbraucu mājās. Un es vienkārši apsēros pie datora. Un es apzvanīju 30 bērndārzus. Un es piedāvājos, varbūt es pirms varētu pasniegt bērniem ritmiku, dejošanu un tā. Un 3 no viņiem atsaucās. Un man bija grib to darīt. Pirms tam man man vispār bija grib pazudus darīt, kaut ko strādāt, jo es jau biju kādu laiku sēdējis mājās. Un teicu, kungs vienkārši vienā dienā man iedeva gribu. Un es gribēju, un es varēju, un es jutos tik ērti un tik patīkami. Kungs atbildēja īpaši no lūkšanas. Un nevis, ka es vienkārši lūdzu, bet es teicu, kungs, tu esi teicis, tu piešķir gribu. Dod man tagad, man vajag. Dod. Tāpēc, ka tu esi tā teicis. Un tad šeit 11. pantā ir teicis, kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dod savam dēlam čūsku, ka tas lūdzam zivi? Loģiski, vai ne? Ja tēvs ir labs, viņš nekad nedos kaut ko sliktu savam bērnam. Viņš dos tikai to labāko. Jeb skarpīju, ka tas lūdz olu. Un tad 13. pants, kas ir ļoti daudz jau dzirdēts. Ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas to lūdz. Cik gan daudz vairāk tēvs debesīs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Vai zināt, cik daudz viņš grib dot svēto garu? Atšķiram Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa. Jautājums izskanēja, cik daudz Dievs grib mums dot svēto garu? 3. nodaļa, 34. pants. Jo, ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārds, jo bez mēra viņš dod savu garu. Tad Dievs var dot bez mēra savu garu. Un Dievs saka, ja jūs ļauni būdam dot labas dāvanas, vainam, cik gan daudz vairāk es jums došu svēto garu tiem, kas man lūdz. Un nevis tikai lūdz. Bet šeit es visi iet kopā ar to, ko Jēzus stāstīja ar šo līdzību. Viņš cīnīsies, viņš klaudzinās un dos tik, cik vajag. Un Dievs saka, bez mēra. Es došu bez mēra. Jūs zināt, cik ir bez mēra? Piedīgs? Vienalga, cik jūs iedomāsieties, tas būs vairāk. Bez mēra. Svētais gars. Jo bieži ir tāda situācija, ka mēs lūdzam un Dievs nāk ar spaini. Dievs nāk ar spaini svēto garu, ar mīlestību, vienkārši pārliet mūs. Jā, Dēliņ, es jau veju, bet es jau gribu dot. Un mēs lūdzam, un mums krīt maziņ pildīt, ko Dievs mums grib atbildēt. Mums uzskrīt šī mazā pildīt no svētā gara, mēs sakam, paldies Tev, man vairs nevajag. Esmu pārpildīts jau svēto garu. Dievs saka, ņem vēl, nē, man vairs nevajag. Es jau saņēmu. Mēs aprobežojamies ar to, ko mēs paši vēlamies. Bet Dievs grib to daudz vairāk, bez mēra svēto garu, tiem, kas viņu lūdz.
tiem, kas viņu lūdz. Bez mēra. Un Svētais Gars tiek dots, lai pasludinātu evaņģēliju. Tā ir viena no lietām, kam tas tiek dots, lai glābtu cilvēkus. Es vēlos pastāstīt vēl vienu piemēru. Es dzīvoju Rīgas centrā, es dzīvoju komunālajā dzīvoklī, un man dzīvo blakus pensionēts pāris, kur nav jauki. Viņi tur runā visādīgos vārdos, viņi tur dzēr, tur pīpē un tā. Un visu šo laiku, kamēr es nepazinu Jēzus, viņus mēģināju tā ignorēt un īpaši viņiem nerunāties. Bet, kad es iepazinu Jēzus, es sapratu, ka kaut kam jāmainās. Es sāku sveicināties ar viņiem. Tas jau bija daudz. Un tad es sapratu, tomēr kaut kam vēl jāmainās, tāpēc, ka viņi jau ļoti veci, tad Ome un Ops, viņi jau ļoti veci, un es jau redzu, ka viena kāja viņam gandrīz kapā ir. Tāpēc, ka tur jau vēzis jau ir un ļoti traki. Un tad bija kāds vakars, kad es sēdēju savā istabā. Un es dzirdu, ka viņi kaut ko tur lamājās. Viņi kaut ko lamājās savā starpā. Un es pēc sevis teicu, kungs, viņi ir tavas radības. Kungs, viņi ir tavas radības. Dari kaut ko īpaši, lai viņi dzird šo vēstu par tevi. Varbūt viņi dzirdēja, bet varbūt viņi vispār nav neko sapratuši. Bet dari kaut ko īpaši, lai viņi dzird un lai viņi saprot to. Lieto mani vai. Un tā viņi tur lamājās un tur tā. Pēc kā laika bija klusums, es jau gribēju ātri iet gulēt. Un es jau ielēju gultā, un tur tāds garš tāds koridors ir. Un manā pusē bija izdegusi spulzīte. Un kaimiņi dzīvo otrā pusē, un tad Ops nāk ārā. Viņš saka, iet garām manām durvīm. Viņš kaut ko pukst visu laiku. Kaut ko lamājās laiku pie sevis. Un es esmu apgulēs gultā, un es vēl neguļu. Un es saku, kungs, rīkojies kaut ko. Tavu radību, kungs, tu vari visu izdarīt, dari kaut ko. Un viņš iet, un es dzirdu, ka viņš kaut ko nes, viņš iet virtuvē. Un viņš tur izdara savas lietas, pēc kā laika viņš nāk apakaļ, es atkal dzirdu, ka viņš pukst. Un es saku, kungs, viņš ir tavu radību, kungs, glābiņ rīkojies, iejaucies tagad. Bām! Ops pa grīdu, es dzirdu visu trauku šķindoņu. Es paldies tev, Jēzus! Lēc ārā no gultas, apģērbās aptais durvis, paskatās, vienkārši viņš bija Rosols pa grīdu vienkārši, un viņš pats ir lejā. Un es esmu pārsvarā priecīgs par kaut ko tādu, tāpēc, ka es zinu, ka kungs rīkojās, ne jau lai kaut ko slikti izdarītu, bet lai izmainītu apstākļus vislabākajā mērā. Un es reiz sāku vākt to Rosolu, es sāku palīdzēt viņiem piecelties, viņš saka, nevajag, es pats tikšu galā. Es tur sāku vākt, viņš saka, tu nevāc un tā es vācu, es pat neklausos, ko viņš saka, es tikai daru savu darbu. Un tad viņš pateica vienu frāzi, kas man lika aizdomāties. Viņš pateica, joptvai, neviens nevar ieskrūvēt to spulzīti. Un tā spulzīte nebija ieskrūvēta manā pusē, viņa bija izdegusi un neviens nebija ieskrūvējis. Un es tā sāku domāt, ka es gribu šos cilvēkus aizsniegt. Es gribu viņus uzrunāt ar Jēzu, kurš ir labs, kurš ir mīlestība, par šo evaņģēliju. Un tad kungs uzrunā, varbūt no sākuma esi labs kaimiņš. Varbūt esi ne tikai čau un tā, bet arī esi labs kaimiņš. Varbūt to spulzīti ieskrūvē. Varbūt izmazgā vannu, varbūt izmazgā toaleti, varbūt durvis izmazgā un tā. Un lai viņus aizsniegt, man ir jābūt labam kaimiņam. Tas ir interesants. Un es zinu, kas notika pēc tam. Un pēc tam notika vēl pagriezieni. Pēc vairākām dienām es biju virtuvē, un tur bija šī sieviete, kas arī bieži vien lamājās. Un viņa sēž un pīpē pie loga. Un es tur eju kaut ko ēst gatavot, un es aizēju pie viņas. Un viņa atkal pūkstas, lai kaut ko lamājās. Un es vienkārši apsēžos viņai blakām, vienkārši skatos. Viņa man kaut ko sāk stāstīt, pa visu kaut ko vienkārši. Un viņa tur pat pīpē, man tie dūmi vispār netraucē. Un tur pīpē kaut ko stāst, un viņas tembrs pamazām iet zemāks, līdz arī beidzot viņa sakarīgi sāk runāt. Un beigās vārds vārdam mēs izrunājam, un mēs beigās lūdzam. Tad es atļauju viņai runāt, es klausījos kāds 10 minūtes, ko viņa runā. Un tad viņa pateica kaut kā paldies Dievam, kad ir kaut kas tas un tas, un viņa to Dievam minēja tāpat. Es reiz pieķērās pie šīs frāzes, es ticu Dievam, un tad es sāku runāt par Dievu,
Un beigās es sapratu, ka viņi tērē 80 latus tikai par cigaretēm. Katru mēnesi 80 latus par cigaretēm. Un viņi šausmīgi no tā grib tikt vaļā. Un tā beigās mēs lūdzām par to, lai kungs viņu no tā atbrīvo. Un aizvakar es ieeju savā virtuvē. Un es pajautāju, kā iet? Es saku, čau kakao. Vairāk, ko tas nozīmē. Un viņi saka, ka viņai nenormāls kleps, bet viņi saka, ka viņi 2 dienas nav pīpējuši dēļ tā klepa. Es pēc sevis domāju, slavu Dievu. Es varbūt skaitā neteicu. Bet es ticu, ka kungs rīkojas, ka viņš izmanto mani, izmanto pilnīgi visu. Un no kā tas aizsākās? Tas aizsākās no tā, ka es teicu, kungs, viņi ir tavu radījumu. Tu esi apsolījis, tad, kad tu pacāsies no zemes, tu visus vilks pie sevis. Tu esi teicis, kungs, dari to tagad, šajā brīdī. Man nav jāgaida rīt, parīt vai aizparīt. Šajā sekundē rīkojies. Un kungs momentāli iejaucās. Nav jāgaida rītdien. Un kāds varbūt domā, cik liels tad lūgums mēs varam lūgt Dievam? Tie ir attiecībā uz kalpošanu, uz evanģelizāciju. Citās nelaimes veids. Dievs ar tiem grib sadarboties. Un kungam patīk, ja pie viņa griežas ar visaugstākajām prasībām, lai pagodinātu Dievu vārdu. Tie tiešām drīkst gaidīt lielas lietas, ja viņi ir ticīgi viņa apsolījumiem. Ja domāties, kungam patīk, ja pie viņa griežas ar visaugstākajām prasībām. Tie tiešām drīkst gaidīt lielas lietas, ja viņi ir ticīgi viņa apsolījumiem. Tad, ja kaut ko jūs iedomāsieties augstu, jūs varat iedomāties, ka viņš gaida vēl augstākas prasības. Viņš gaida, ka mēs iestāsimies par mūsu kolēģiem, ka mēs iestāsimies par mūsu draugiem, par mūsu kaut kādiem ģimenes locekļiem un teiksim, kungs, viņi ir tavas radības, tu esi par viņiem nomirs. Iesaisties tagad, glābiņas tagad. Un šis citāts man stāv pie mājās, pie sienas. Kungam patīk, ja pie viņiem patīk, ja mēs pie viņu griežamies ar visaugstākajām prasībām, lai pagodinātu Dievu vārdu. Un atveram lūdzu Jeremijas 32:27. Jeremijas 32:27. Ir ļoti daudz dzirdēts, kā Dievs saka caur praviešiem, ka Dievam visas lietas ir iespējams, bet šeit Dievs runā pats. Ko Dievs pats par sevi saka? Ko Dievs pats par sevi saka? Šis ir apsolījums. Jeremijas 32:27. Tad Dievs saka, redzi, es esmu tas kungs, Dievs pār visu miesu. Vai tad man būtu kas neiespējams? Kungs pats to saka, tas ir tāds izaicinājums, apmēram. Redzi, šeit esmu, vai tad man būtu kas neiespējams? Kur ir augstākās prasības? Kur ir iestāšanās par cilvēkiem? Kur ir kungs, tu esi apsolījis, ka tu esi par viņu nomirs un ka tu viņu vēlēsi savā karēvalstī? Vai tad man kas neiespējams? Un tās ir tādas lūkšanas, uz ko mums Jēzus aicina. Ir visādi veidi lūkšanas. Bet to, ko mēs lasījām Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā, viņa neatlaidības dēļ viņš dabūs tik, cik tam vajag. Un svēto garu Dievs dos bez mēra. Un viņš grib izglābt katru cilvēku. Mūsu neatlaidības dēļ dabūs tik, cik gribat. Un kad es gatavojos šeit runāt, man vienmēr ir stāvējuši šis citāts pie sienas, vienmēr ne, bet jau vairākus mēnešus, ka kungam patīk, ka pie viņu griežas ar visaugstākajām prasībām. Tāpēc lūkšanas es vienkārši piegāju pie sienas un es skatījos un es ieraudzīju pilnīgi savādāk bildi. Es vienmēr esmu domājis, ka viņam patīk, ka pie viņu griežas ar visaugstākajām prasībām, tas ir tā kā uz āru, uz evaņģelizāciju, uz citiem cilvēkiem. Varbūt kāda misijas skola, varbūt kāda adventistas skola vai evaņģelizācijas projektu. Augstākajā mērā mēs varam pieprasīt kungam visādas lietas. Bet tad, kad es paskatījos uz šo lapiņu, tad es sapratu, ka visaugstākajām prasībām tas ir attiecināt arī uz mums, uz mūsu raksturiem, uz mūsu īpašībām, kāda mēs esam. Kungam patīk, ja pie viņa griež ar visaugstākajām prasībām priekš mums. Un
ir vajadzīga ticība. Es vēlos pastāstīt vēl vienu piemēru. Man ir tāda lieta, kā man patīk pāris daudz citreiz. Un bija Ziemassvētki. Un tie ir ģimenes svētki, un tad ir bagātīgi klāt galva. Un es atceros, kad nākamajā rītā Ziemassvētkā es pamodos, es gāju ārā parunāties ar kungu. Un es lūdzu par šo problēmu, par ēšanu, kas man ir. Lai kungs viņu tā kā paņem prom, un tā kā ņem pie sevis, izmaina mani. Bet tajā reizē, kad es runāju ar kungu par šo ēšanas problēmu, es sapratu vienu lietu. Es biju lūdzu, lai kungs man izmaina, man pārņem, man pilnīgi salauž šajā jomā. Bet es tam nebiju īsti gan noticējis. Jūs zināt, kā tas ir, ka mēs zinām, ka kungam viss lietas ir iespējams. Un es ticu, jā, Dievs var paņemt prom man šo ēšanu, piemēram. Viņš to paņemt nost. Bet tajā pašā laikā es atzinos, ka es nespēju savu dzīvi iedomāties, kā tas ir, ka man vairs nebūs šī lieta. Kā tas ir, ka man vairs nekārotos apēst vairāk nekā parasti. Kā tas tā ir? Es ticu, jā, viņš to var izdarīt, bet kaut kā līdz galam, kaut kā es nespēju, ka viņš man var pilnīgi pārtransformēt tā, ka man to nekad mūžā vairs negribēsies. Tik daudz man ticība nebija. Un es staigājos, un es runājos, un es sapratu, es esmu par to runājis jau mēnešiem, jau gadiem, 2 gadus. Un es to lūdzu, jā, bet es nekad līdz galam neesmu noticējis, kungs, ka šajā brīdī tu man ar tā izmainīji, ka man to vairs nevajag. Un es vēlos, mēs atšķiram 1. Jāņa 50. Mēs runājam šodien par lūgšanu. Vakar ir runāts, šodien runāts. Un es ticu, ka Jēzus vēlās, lai šāda veida lūgšanas kļūst par mūsu ikdienas lūgšanu. 1. Jāņa 50. Jāņa 50. Un šeit ir teikts, kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tajā liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Liekas, kas ir tāds ir? Un tad tas Dievu padara par meli, kurš netic Dieva liecībai par dēlu. Mēs zinām apskaidrošanas kalnā. Tēvs ir teicis liecību, šis ir mans mīļotais dēls, klausat viņam. Un vai Bībele ir liecība par Jēzu? Bībele ir liecība par Jēzu? Ir liecība par Jēzu. Un tad šeit šis teksts saka, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tā liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Jēzus ir teicis, es esmu patiesība, dzīvība un augšām celšanās. Mēs tam ticam? Mēs tam ticam. Mēs neesam darījuši par meli. Ja es teicu, ka viņš nāks atkal, mēs tam ticam? Mēs tam ticam. Mēs neesam viņu darījuši par meli. Ja es saku, Kristū, tu esi jauns radījums. Es tev došu jaunu sirdi. Mēs tam ticam? Mēs tam neticējam. Es sapratu, ka es viņus padarīju par meli tikai tāpēc, ka es nespēju noticēt, ka viņš man var pilnībā izmainīt tagad. Neticība apsolījumiem. Tev padās Jāņa vēstulē. Katrs, kas paliek viņam negrēko. Tas ir grūti? Jā, tas droši vien ir grūti, jo tur ir pašaizliedzība un jānododas. Bet ir daudz, kas saka, tas jau nav īsti iespējams un tā. Viņš padara Dievu par meli, tāpēc, ka viņš saka, ka Dievs nespēja izdarīt to, ko viņš ir apsolījis. Dievs nespēja izmainīt sirdi tā, ka tev ir riebs grēks, ka tev negribās to vairs darīt. Dievs nespēja izdarīt to, ko viņš ir solījis. Tad cilvēks padarīs Dievu par meli. Un es dzirdēju arī vienā runā, kur pie atnāca sieviete pie mācītāja un teica, es 10 gadus cīnos ar vienu problēmu. 10 gadus cīnos ar vienu problēmu. Es neatceros vairs kā tā bija. Bet viņa teica, es esmu piedevis visiem pārējiem. Es esmu tur lūdzu atvainošanos, man sirds ir tīra. Un tad viņš uzšķīra šo rakstvietu un viņš teica, labi, tu esi piedevis visiem pārējiem. Bet vai tu esi piedevis Dievam?
vai tu esi lūdzis piedošanu Dievam par to, ka tu nespēji noticēt viņa apsolījumiem. Viņi saprata, jā, es tik tiešām nespēju noticēt viņa apsolījumiem, ka Dievs var paņemt šo problēmu no manis. Un tad viņi lūdza, un lūdza piedošanu, lai Dievs piedod par to, ka nespēja noticēt apsolījumiem. Un viņi kļuva brīvi no tām. Un es skatos savā dzīvē, piemēram, mana problēma par ēšanu. Es saprotu, jā, es lūdzu, bet es līdz galam nespēju noticēt, ka es varu būt brīvs pilnībā no tā visa. Un mums katram ir savas problēmas. Mēs varam pārdomāt savas problēmas, kāds mums ir. Varbūt es esmu draudzē 10 gadus, 20 gadus, 30, 40, 50, varbūt 2, 1. Kāds tās problēmas, ko es cīnos? Un cik ilgi? Un kāds ir tās lietas, ar ko es lūdzu Dievam? Dievs, jā, paņem to no mums, bet vai mēs ticam, ka tas vispār ir iespējams? Dievs saka, es tev došu jaunu sirdi. Vai jauna sirds atgriežas pie tiem pašiem dubļiem? Nē, tā ir jauna sirds. Tā ir jauna sirds. Un ja mēs nespējam noticēt, ka Dievs to var izdarīt, tad raksts saka, ka mēs viņu padarām par melu. Tāpēc, ka viņš nespēja piepildīt to, ka viņš pateicis. Un vēl viena rakstvieta. 1. Tesaloniķiešiem 4.3. Vai jūs zināt, kāda ir Dieva griba jūsu dzīvē? 1. Tesaloniķiešiem 4.3. Bībelē ir izrādās pateikt Dieva griba jūsu dzīvē. Ko Dievs vēlās no jums? Pirmā Tesaloniķiešiem 4.3. Un ir rakstīts, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības. Tāda ir Dieva griba. Ja jūs gribat uzzināt, kāda ir Dieva griba jūsu dzīvē, vismaz tādā globālā mērogā, nevis individuālā, kur strādā to kā, lai jūsu dzīve būtu svēta. Tas ir tas, ko viņš grib no katra no mums. Kur ir tās niecīgās problēmas, ko mēs cīnamies un ko mēs nesam lūkšanā? Kungs, es nespēju to. Bet kur ir apsolījumi? Kungs, tu esi apsolījis jaunu sirdi. Dari to tagad, īsteno to tagad. Tāpēc, ka kungam patīk, ka mēs ejam ar lieliem apsolījumiem pie viņa. Ar lieliem. Vienīgais veids, kāds ir iespējams, ir padoties Dievam. Mēs varam censties paši veidot savu raksturu, censties savas mazās problēmas paši izveidot, bet tas nav iespējams. Kungs gaida, kad mēs teiksim, kungs, es to nespēju. Tu esi apsolījis, tu dari, tu rīkojies, es gribu jaunu sirdi tagad. Ne rīt, parīt, tagad. Dod man to. Es gribu būt cits cilvēks. Tā ir lūkšana attiecībā uz apsolījumiem. Dievs nav mēls. Viņš ir pateicis, viņš to arī darīs. Viņš gaida to. Mēs esam šeit jaunieši, un ne tikai. Viņš gaida tādu paudzi, kas teiks, kungs, es gribu pabeigt šo darbu. Tagad. Pabeidz darbu pie manas sirds, lai varētu pabeigt darbs arī pie draudzes un visā pasaulē. Tagad. Tagad. Un kungs var un grib izmainīt katru raksturu vājumu tavā dzīvē. Ja tu tam tici. Ticēt. Nedaram Dievu par mēlu. Viņš nav mēls. Viņš var izdarīt to, ko viņš saka. Izmainīt pilnīgi jebkuru raksturu vājumu. Vēl viens vaids. Es jautāju eņģelim, kāpēc Izraēlam, šeit pa adventistiem iet runa, kāpēc Izraēlam nav lielākas ticības un lielākas spēka? Viņš atbildēja, jūs pārāk ātri aplaižat kunga roku. Sūtiet savus lūgumus augšu pie troņa un pastāviet stipri ticībā. Apsolījumi ir droši. Ticiet, ka jūs saņemsiet to, ko lūdzat, un jūs to dabūsiet. Jauns sirds, es to dabūšu. Līdz ar Kristu esmu krustā sīs, bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Dievs nav mēls, viņš to var piepildīt manā dzīvē. Viņš to darīs. Vienalga kāds šķērš. Mēs paši to nespējam. Un es vēlos arī
piedāvāt vienu piedāvājumu. Saucās rezolūcija. Rezolūcija nozīmē lēmums. Lēmums mainīt savu dzīvi, bet tas ir privāts starp katru individuālu un starp Dievu. Un es pats esmu šādu rezolūciju vairākas reizes pildījis, un es jau pastāstīšu, neviens ekrāna būs, kas tāds ir. Tas ir īpašs attiecības ar Dievu un īpašs laiks ar Dievu. Jā, tad man arī šāda ir izprintēta. Daži no jums zina, varbūt daži nezina, bet rezolūcija. Tas ir īpaši nolikts laiks, kad es esmu ar Dievu kopā. Tur var pats katrs ierakstīt laiku no līdz, vai tā ir 1 nedēļa, vai 2 nedēļas, vai 3 nedēļas. Un tad ir katru rītu. Vislabāk ir ar kungu satikties no rītiem. Es domāju, ka mēs to zinām. Katru rītu, cik ilgu laiku? 30 minūtes, stundu, 2, 3, 4. Kā kurš var? Lūgt Dievu un lasīt Bībeli. Tas ir primārais dienas uzdevums. Nedrīkst pārcelt, sadalīt vai izlaist. Tāpēc, ka bieži tā, ka mēs piecinamies no rīta, mēs zinām, ka man tā ir. Es piecinos no rīta, man kaut kā darba jau priekšā. Un es domāju, jāpavada laiks ar Dievu. Es pavadu 5 minūtes, 10, 15, 20, 30, varbūt, jāiet darbu darīt un es pabeidzu un tā. Bet šis ir konkrēts laiks. Katru rītu, piemēram, 2 nedēļas, 2 stundas no rīta man būs ar Dievu. Vispārējais ir nost. Pilnīgi vispārējais nost. Tikai ar kungu, es un kungs, Bībeli un sarunas. Viss. Un šis laiks ir svēts. Tāpat kā minīs sabats apmēram. Un tad ir punkti, ko mēs varam katrs pats sarakstīt. Kāds ir mūsu vajadzības? Piemēram, sirds izmeklēšana, ja es raksturu iepazīšanu, sirds izmeklēšana, tā ir grēka nožēla, kas ir ļoti, ļoti efektīva. Paņem 10 baušas un iet katram balsam cauri. Kungs, kur tu man neesi bijis pirmajā vietā? Parādi man tagad. Kungs, kur ir man bijis kāds elks? Atklāj man to, lai es redzu. Kur es tavu vārdu nelādīgi vēlkājos? Parādi man. Kāpēc es sabatu varbūt tā nevaru? Parādi man atklāt. Un pilnīgi būt tīram. Un tur ir vairāk punktu, ko var attiecināt. Ko es meklēju konkrēti šajā rezolūcijā, konkrēti šajā lēmumā. Ko es gribu savā dzīvē mainīt? Kas ir manas problēmas? Ar ko es netieku galā? Kur es esmu savā ticībā Dievu sauc par meli, kad viņš nespēja to man izmainīt? Un parakstot šo dokumentu, es apliecinu savu negrozāmo lēmumu Dievu priekšā. Kad šo konkrēto laiku es būšu kopā ar Dievu. Un tur ir mans paraksts, un tur ir Jēzus Kristus, ka viņš ir nomiris pēc tevis jau pie krusta par visu, kas tu esi. Un šāds ir mans piedāvājums, kad pēc šī dievkalpojuma man ir arī šīs lapas. Ja jūs kāds vēlaties kaut ko jaunu savā dzīvē, izmainīt savus ieradumus, izmainīt attiecības ar kungu, tad pieņemiet šo. Šīs dienas tēma bija par lūgšanu. Un šīs dienas tēma bija, ka Dievs ir apsolījis kaut kādas lietas, ko viņš ir, kuras vienkārši viņš dod. Viņš ir gaida, ka mēs to paņemsim. Pieprasīsim to, jo viņš to grib dot. Jau tagad.